ja nu gadījumā kāds ir tāds, kurš vēl tagad rausta plecus un saka, tas tik tālu, kā es varu zināt, ir jāzina. 21. aprīlis lielā talkas diena, un tas nozīmē, ka vajag doties sakopt Latviju, un ko kopt mums ir un ir vēl. Kaut gan es esmu pārliecināta, ka tas, kurš vienu reizi talkā ir piedalījies, nākamajā gadā jau zinās, ka, nu tad, ja būs kāds mirklis, ka varētu kādu papīru izmest ārā vai kādu plastmasas pudeli, noteikti to nedarīs. Un tad ar laiku mēs tiešām panāksim, ka Latvija ir tīra, spodra, sakopta. Iedomājieties, tik skaista tradīcija tomēr šī talkošana. Un kas būs, ja tā Latvija būs sakopta un, nu, nevajadzēs vairs talkot? Būtu žēl pazaudēt tik brīnišķīgu lietu, bet izrādās, ka ir arī idejas, ko darīt pilnīgi ideālā gadījumā. Arī tad, ja viss ir tīrs un izslaucīts un nevar saprast, ko gan talkas dienā, lai iesāk, ir risinājums. Un tā ir pagalmu kustība, kas aizsākusies pērn. Ir tikai jāpiedalās lielās talkas projekta konkursā par pagalma labiekārtošanu. Šogad bija pieteikumi 49 no visas Latvijas. Uzvaras laurus plūds 4 pagalmi, viens Rīgā Maskavas ielā, Kurzemē Priekulas novada Kaleitos, Latgalē Ciblas novada Feliciānovas pagastā, Vidzemē Madonas pilsētā, bet Zemgalē Jelgavas pilsētā Satiksmes ielā 53. Kādreiz bija viss, bet mēs bijām saņemuši visu gatavu. Mēs paši to netaisījām. Tas mums, kad māju nodeva 83. gada, tad mums viss bija gatavs. Viss bija. Un tā mēs esam pieraduši, ka mums dot, tad mēs ņēmām. Bet tagad cita lieta. Vajag taupīt, pašiem domāt. Mums no 96 dzīvokļiem, man šķiet, vairāk kā trešdaļa bija gatavi nākt, ja tajā dienā viņi ir uz vietas un tepatām, tad viņi nāk un palīdz. Tieši tas arī ir lielākais trumpis projektu rakstītājiem, jo uzvar ne jau perfektāk uzrakstītais projekts. Nebūs tā, ka kāds atbrauks, noliks, re jums būs jauns pagalms un priecājieties. Jā. Bet ka viņi paši gatavi iesaistīties, pirmkārt paši tajā talkas dienā strādāt un labiekārtot, un otrkārt meklēt paši arī kaut kādus papildus līdzekļus. Un Jelgavnieku ieceres ir tik daudz, ka uz vienas rokas pirkstiem pat nesaskaitīsi. Ko mēs darīsim? Mēs daļu no šīm izdrupušajām plāksnēm nomainīsim. Veco karuseli mēs demontējām ar savu apsaimniekotāju Nīpa palīdzību. Jauno karuselīti mēs iegādājamies par lielās talkas sarūpēto, sponsorēto naudiņu. Tad mēs uzstādām tīri jaunas šūpoles. Mums būs jauna skaista smilšu kaste ar veramu vāku. Tiek atjaunoti soliņi, kas jau ir esošie. Mums būs bērniem streetball laukums. Droši vien neviens pie ekrāniem tagad vaicā, un cik tad tas viss nemaksā. Izrādās, uzvarot projektā 1000 jau nopelnīts, ko pagalmu kustībai sponsorēs Skonto būve. Būtu pozitīvi tas, ka mēs attiektos pret dabu un pret saviem līdzcilvēkiem, pret sevi, tā, ka mēs nebūtu jāvāc aiz citiem, bet mēs varētu kaut ko, labiekārtot, dot kaut kādu plusu sabiedrībā. Un tas ir tāds jauns solis, pozitīvs, un būtu labi, ja mēs varētu pāriet tikai uz labiekārtošanu, nevis atkritumu vākšanu aiz citiem. Tomēr ar 1000 latiem vien ir pamaz, tāpēc Jelgavnieki saviem spēkiem piesaistījuši arī vietējos sponsorus. Tiesa gan vienā dienā visas ieceres realizēt nepaspēs, tāpēc iedzīvotāji gatavi pagalma labiekārtošanai ziedot vairākas dienas sava laika. Ko priekšnieki pateiks, to es darīšu. Pirmkārt, man patīk, tie beņķiši sēdēt sauļoties, ka pensionāram un man te ir kaimiņas arī kursēt. Bet jūs redzat, viņi jau novecojas. Interesanti gan, ko šie aktīvie talkotāji izdomās nākamajā gadā. Rūta Vejs, Aigars Ulmanis, Vestabu. Gan jau kaut ko izdomās, tā jau nepaliks, neko neizdomājuši, bet tie savukārt, kas satiksies pagalmos rīdzinieki, un nav jau nemaz jāgaida talkas diena. Es domāju, jebkurš Rīgas iedzīvotājs satiekoties pagalmā ar savu kaimiņu, viņiem ir par ko pārunāt, jo raugi ir